Sarunā esam aicinājuši Aldi Baltiņu, kurš ir motokrosa komisijas viens no amata kandidātiem. Tur ir pieteikušies vairāki, bet Aldi Baltiņu šodien pārunāsim tās lietas, kā Aldis redz motokrosa, tieši motokrosa, jo saruna būs tieši par motokrosa komisiju, motokrosa saimniecību kopumā, ne tikai komisiju, bet arī tām lietām, kas notiek ap un par un iekš motokrosa. Līdz ar to šodien mēģināsim paskatīties caur Alda prizmu uz motokrosa aktivitātēm un cerams, ka kādam liks aizdomāties par to, kas tad ir iespējams sagaidāms, ja šis te kungs nāks ar savu komandu pie motokrosa komisijas vadītājas stūres. Jā, sveicināti. Ievads grandios, turpinājums cerams būs tāds pats. Jā. Sākotnēji jautāšu tev, Aldi, kā tu esi saistīts ar motokrosu, cik ilgi, kā tu ienāci šajā te aizraujošajā sporta veidā un kas bija tā tava varbūt motivācija parakstīties, tā var teikt, uz šādu publisku darbu, jo, kā jau mēs arī esam daudz viet lasījuši internetu komentāros, nekad nebūs visiem labi, vienmēr būs kāds, kas izsaka varbūt to savus pārdomas, varbūt skarbāk, varbūt maigāk, reizēm izlaid to savu žulti. Kas bija tā tava motivācija, kāpēc tu piekriti to laiku atņemt varbūt tām savām pamatlietām, bet pievērsties šādai te, tādai sabiedriskās kārtā, šādai te funkciju pildīšanai? Motokrosā praktiski tādi padziļi, bet tomēr no malas skatoties esmu kādus gadus 4-5. Vispār ar motokrosu saistīts esmu jau 10 gadus, jo Tomas Šilaika sāka braukt apmēram 5 gados, un viņam šobrīd ir 15. Tad jau tu ar Tomasu esi kopš bērna kājas kopā? Jā, viņš man kaimiņš. Mēs esam no Skaiskalnas, abi divi. Viņš man ir kaimiņš, mums ir sava, es pat teiktu, kad hronikas vērta fabula par to, kāpēc vispārībā tas viss notika, bet tas nākošajā reizē. Bet jā, es ar Tomasu, es ar Tomasu, Tomas ar mani, mēs esam kopā 10 gadus jau. Un, principā, jā, tā vairāk tajā motokrosa apritē es esmu 4-5 gadus. No sākuma es aizbraucu uz vienu, uz otru krosu, ļoti patīk. Man tas patīk, un arī tas, kāpēc es atbalstu Tomasu. Viens ir tas, ka viņa mērķi ir man ļoti labi saprotami, un es redzu, kā viņš uz viņiem iet. Otrs ir tas, ka nenoliedzam, es no tā pasākuma gūstu baigo prieku. Tas vispār, kas notika Cingolī, slavenajā pasaules čempionātā, tās emocijas, tas anormālais prieks, kad viņš, pirmkārt, ka Pols brauc pa priekšu, un ka Tomas turpat 3., 4., un tā anormālā vilšanās, kad pāris veču stulbības dēļ viņš vienkārši izstājās, braucot, 4., ne 3. braucot. Jā, tās ir tās emocijas, pēc kurām būtībā es arī eju, un kāpēc man viņas ir vajadzīgas. Jā, jo, es uzskatu, ka šobrīd es esmu atradis, pat nevar pateikt, aizraušanos numur 1 vai aizraušanos numur 2, jo es pats spēlēju hokeju. Jā, man hokejs patīk, es spēlēju pat 3 reizēm nedēļā, priekš sevis tikai. Pilnīgākajā amatieru līmenī. Es domāju, ka, ja salīdzinoši, tad man diez vai lamā laistu pie bomja. Bet man patīk. Jā, patīk. Un tā ir lieta, kur es pats izliekos, fiziski, bet morāli, jā, es esmu šobrīd jau krosā diezgan līdz ausīm.
Īsumā tie mani, tās manas domas un tie mani iemesli, kāpēc es tur esmu un kāpēc es uz to esmu piekritis, ir būtībā divi. Viens ir tas, ka es neslēpju, esmu teicis daudz dažādus vārdus un parasti tie nav bijuši ļoti laipni. Viņi nav bijuši arī mierīgi un iejūtīgi, jo kā tas šobrīd ir gājis vismaz pēdējos gadus, kad es tam pasākumam esmu pievērsis padziļinātu uzmanību. Es uzskatu, ka tas nav īsti lāga. Es negribu teikt, ka viss ir pilnīgi nepareizi un tas ceļš, kas ir iets, ir pilnīgi garām. Mums ir tagad jālaiž, jāmet 180 grādus riņķī un jālaiž visam citā virzienā. Bet tā filozofija un būtībā tā motokrosa komisijas un federācijas kā subjekta uztveršana motosabiedrībā ir, manuprāt, kardināli jāmaina. Jo šobrīd visticamāk, kad atrast kādu aktīvu sportistu vai aktīvu sportista pārstāvi vai vecāku, kurš būtu pilnībā apmierināts par to, kā par viņu interesēm rūpējās konkrēti motokrosa komisija, būtu diezgan grūti. Ir labas lietas, ir ne tik labas lietas, bet pamatā es domāju, ka tā sportista doma par to, ka federācija un motokrosa komisija kā subjekts ir viņa kvēles interešu aizstāvis, es domāju, ka būtu ļoti grūti atrast kādu. Jānovērš tā nepārtrauktā kašķēšanās, aizliekšana, sodīšana, punktu anulēšana un tam līdzīgas lietas, ar ko ne tikai federācija, bet arī pretējā nometnē, tur konkrēti Lamā, tur nodarbojās. Tikai tāpēc, lai nepieļautu kaut kādu sportistu staigāšanu no viena pie otra, un tad sportisti ir spiesti izvēlēties tur vienu vai otru kaut savu pašu mērķu piepildīšanai, viņi būtu gatavi varbūt startēt abās vietās, ja, bet principiāli uzskatu, personīgu antipātiju vai kādu citu iemeslu dēļ. Sportists tiek savā ziņā nostādīts ķilnieku lomā. Jā, viņš tiek nostādīts ķilnieku lomā, ka viņam ir jāizvēlās, kad viņš nevar braukt tur, kur viņš šodien grib, bet viņš brauc tikai tur, kur viņš var, jo redz tas, kas viņam šo iespēju dod, viņam negrib dot iespēju braukt pie otra. Ja, tā ir tāda, būtībā tā ir tāda savstarpēja ambīcija izrādīšana ar pilnīgi nevēlmi piekāpties. Protams, Latvijas motosporta federācija kā virsorganizācija Latvijā jūtās liela, lepna un galvena un visvaroša. Ja, un teorētiski tā arī ir jābūt. Ja, jo tā ir vienīga organizācija, kas var oficiāli rīkot čempionātus, nozīmēt uz izlasēm, uz pasaules čempionātiem visur. Bet viņa nekādā gadījumā nevar apkarot vai kaut kādā veidā ignorēt vai darboties pretī tām organizācijas struktūrām, kas ir izveidojušās dabiski, kādu iemeslu pēc. Tā ir vēsture un pie tā pati federācija jau vien arī ir vainīga. Jo ja kaut kur ir tukšums, ko federācija pat nevar aizpildīt, tad to aizpilda kāds no malas, agri vai vēlu, bet tā ir dabiski. Kā tu redzi, ir iespējams tas, ko tu saki, panākt, un kā to ir iespējams panākt, vai vienkārši apsēžoties ap galdu, mēs zinām, pa ko mēs runājam. Latvijas alternatīvā motosporta asociācija, Superkaus, Latvijas čempionāts, teiksim tā, trīs līmeņu, jeb trīs, teiksim, virzienu organizācijas, jau es viņus pat teiktu, ka tās ir organizācijas, kuras ir izveidojušās, kuras strādā vienā un tai pašā lauciņā, bet kā tu redzi, kā tos ambiciozos, teiksim, vadītājus varbūt sasēdināt kopā un kā panākt kaut kādu kompromisu, lai tā piramīda strādā uz rezultātu, to, ko mēs visu gribam. Mēs gribam, lai tas sporta veids ir populārāks, lai mēs esam atpazīstamāki, lai mums ir sportiskie sasniegumi sportistiem labāki, lai mums ir nodrošinātu šiem te sportistiem dalību, piemēram, pasaules čempionātā junioriem, kaut kāda, teiksim, līdzfinansējuma daļa un tā tālāk. Daudzas lietas, ko var, teiksim, kopā darot panākt. Jautājums, vai spējas vienoties, tas nav atkarīgs
ne no manis, ne no Kaspara, ne no Vilciņa kunga. Ja? Nu, tās ir lietas, tur ir vienkārši jāsaprot, cik jo man šobrīd ir grūti pateikt. Es vairāk domāju, ka šobrīd tas ir nevis kaut kādas filozofiskas uzskata atšķirības par to, kur ir jāiet motokrosam, viena vai otra kunga izpratnē, bet tās ir tīri personīgas ambīcijas, attiecības, aizvainojumi vai kaut kas cits, kas traucē to visu apsēsties un izrunāties. Es zinu, ka ir teiksim, tāpat Pīlāģis kungs un Vilciņa kungs ir runājuši savā starpā, ja, bet viņi ne par ko nav varējuši vienoties. Ja. Vai tas ir tāpēc, ka viņi negrib vienoties, vai tāpēc, ka nevar vienoties, vai tāpēc, ka nav par ko vienoties, man ir grūti spriest. Pirmkārt, es domāju, ka nenoliedzam, tas ir bizness. Ja. Efektīvs, ienesīgs, tāds vai šāds, tas ir bizness, teiksim, lamai. Federācijai, diez vai federācija, teiksim, kā sacensību, federācija dod iespēju sacensību organizatoriem rīkot sacensības un, pieņemsim, nepalikt mīnusos šīs sacensības rīkojot. Tāpēc, jā, tīri cilvēcīgi ņemot, lama ir izdevīgi būt vienmēr opozīcijā federācijai. Jo sadalīt vienus un tos pašus, teiksim, sportistus, tīri draudzīgi, bet šodien tas brauc pie manis, šitas brauc pie tevis, davai tad šitas brauc pie manis un tā. Tas šobrīd nav izdevies un, pie šī brīža apstākļiem es nezinu, vai tas var izdoties. Otrs ceļš tad ir vienkārši būt opozīcijā un pateikt, federācija jums prasa šitik, bet es prasīšu bišķi mazāk. Vai federācija jums uzspiež šito, federācija jums ņem punktus nost, es jums neņemšu nost. Ja. Brauciet pie manis, brauciet atpakaļ, ja, bet es jums neņemšu. Ja. Un, teiksim, šādu lēmumu pieņemšanu, viņiem jau patīk, kad viņi, kad pa viņiem rūpējās. Un kad viņi, teiksim, kad viņu intereses redzami vai neredzami, uzskatām vai neuzskatām, bet ka pa viņiem interesējās un rūpējās. Protams, ideālās formulas nav. Jā, tas ir vairāk kā skaidrs. Ja. Viens ir, kas ir, ar ko ir jāsāk, manuprāt, ir tas, ka ir jāsāk ar to, lai būtu daudz maz sakārtots kalendārs. Teiksim, ja ar superkausu un Latvijas čempionātu un Latvijas kausu to ir vienkāršāk izdarīt. Jā. Tur tomēr tā sadarbība ir krietni savādāka. Vai lama un federācija, motokros komisija spējas vienoties, ka tiek samazināts kopējais sacensību skaits, bet tad katrā nedēļas nogalē ir kaut kas. Tas viss ir atkarīgs no tām sarunām. Ja, man ir grūti spiest, var godīgi atzīties, kad Vilciņa kungu nepazīst, neesmu runājis. Ja, tas viss ir priekšā, ja vajadzētu. Bet es domāju, ka tas ir, jo cik es esmu dzirdējis, arī Vilciņa kungam nav tā, kad viņam pa visām varītēm ir vajadzīgs tas lats no tā visa izplēst. Viņš arī ir entuziasts, viņš ir fanātiķis, kuru kāpēc viņš to visu ir izdarījis? Viņš tāpēc ir izdarījis, tāpēc, ka viņam interesē tas motokros. Viņš pa viņu stāv un krīt un cik es zinu, ir cīnītājs līdz asinīm. Jā. Šobrīd šeit sežot, es domāju, ka pirmais solis jādara federācijai. Motosporta komisijai. Vilciņš visticamāk pirmais nenāks pretī, jo viņam tas šobrīd tā kā īsti nav vajadzīgs. Jā, motokros komisija, kad šobrīd ar to uzstādījumu, ka būtībā ir vairāk vai mazāk tā motokros, jo viens no tiem uzstādījumiem, kas man ir personīgi, es ļoti labi, it sevišķi šitajā nedēļā, kas ir pavadīta zinot, ka esmu piekrītis tur kandidēt un zinot, apmēram klausoties, kurš kā runā, jā, es diezgan daudz esmu uzzinājis, jā, un tā motokros sabiedrība ir ļoti sašķelta. Viņi pat nav sašķelta tā, ka viņi ir tur 2 vai 3, teiksim, superkaus federācija un lama, jā, kaut kādas 2 frontes līnijas, jā, bet to frontes līnijas ir, 20 vai 30. Kas to veicina? Tavā skatījumā? Ambīcijas? Bet ambīcijas zināmā mērā dzenas priekšu. Tur jau tā lieta, ka tas ir, ja šiem cilvēkiem nebūtu ambīcija,
Un ja šiem cilvēkiem nebūtu, teiksim, tāda dzels rakstura un tādā pašā laikā arī niknas nostājas un iekšējā, teiksim, pašapziņa par to, ka viņam ir taisnība. Nu, ļoti iespējams, ka pusi no viņiem motokrosā nemaz nebrauktu, vai kāds, vai viņa dēls nebrauktu, vai kas, jo, lai šito visu izturētu, lai šo spētu pacelt un lai dabūtu to puiku braukt, ja, un to visu, teiksim, nu, finansiāli, morāli, ar to visu ieguldījumu un to, nu, būtībā tā ir pašsadedzināšana, nu, tas cilvēks īstenībā nevar būt savādāks. Ja, tas, kad praktiski visi ar visiem ir paspējuši sastrīdēties un pārstrīdēties un dažreiz salapt, bet pārsvarā nē, nu, es negribētu teikt, ka tā ir normāla situācija. Žēl ir tas, ka tie cilvēki parasti nodedzina visus tiltus. Konflikta situācijas ir nepārtraukti. Nu, jebkurā lietā, biznesā, sadzīvē vai kur, nu, viņas ir nepārtraukti. Tas, ka cilvēki ar šādām, teiksim, konflikta situācijām nodedzina visus tiltus un tur ir viss, teiksim, vairākas sarunas nav iespējams, nu, tas ir skumji. Ja, tāpēc viens no tiem, nu, negribētu teikt uzdevumiem vai mērķiem, bet, nu, es ļoti, ļoti būtu priecīgs, ja, teiksim, pēc 4 gadu darīšanas, ja nu tā lems tauta, ja man izdotos to vismaz savā izpratnē un savu spēju robežās tos cilvēkus un to sabiedrību nevis padarīt vai izaudzināt, bet darīt ko tādu, kas viņiem ļautu kļūt tolerantākiem viens pret otru. Tas būtu ļoti priecīgi. Motokrosa komisija ir viens no federācijas subjektiem. Šobrīd, manuprāt, pati lielākā bēda ir pilnīgi nespējīga federācijas vadība. Ja federācijā būtu cilvēks, kuram tā lieta sāp, kurš par viņu deg un kurš ir gatavs nu, teiksim, iet pa gaiteņiem un spērt durvis vaļā, lai savam mīļajam sportam palīdzētu, es domāju, ka tas viss būtu savādāk, un es pieļauju domu, vai tas ir Pīlādis, vai tas ir Baltiņš, vai tas ir, es nezinu, tur vēl kāds, kas ir motokrosa komisijas vadītājs. Es domāju, mēs par to pat īpaši nerunātu. Mēs varētu diskutēt par kaut kādām nostādnēm, kur virzīties tālāk un kā, bet šobrīd jau ir tā, ka motokrosisti ir neapmierināti par to, kad, būtībā, motokrosisti ir neapmierināti uz motokrosa komisiju par to, ka motokrosa komisijai praktiski nav vadības kā tādas. Viņiem nav cilvēka, teiksim, nav federācijā, nav tā cilvēka, kas pa tiem visiem kaut vai rūpējās. Tas, ka tur ir piemēram no tāli jāmeklē, labi, nu tur kādi viņi ir, tai pašai, nu, hokeja federācijai Lipmanis ir, nu, bērns būtu kādam motokrosa saimē tur 3. daļa no Lipmana aknām, mēs, man liekas, vispār nedomātu par to, ka mums ir slikti. Ja, vai bobslejistiem, kols, ja, nu, tie ir cilvēki, ok, viņi ir biznesmeņi, bet tās ir ļoti spēcīgas personības. Tur ir vajadzīgs cilvēks, kas ir spējīgs nos gaiteņos kaut ko izdarīt. Lai vai kā tas, nu, Latvijā savādāk netiks. Vai nu pāterīts izvalk no savas kabatas to latu, vai nu kāds izsit no kaut kurienes no valsts. Nu, citas jau alternatīvas šobrīd nav. Kad nāca tāds piedāvājums no cilvēkiem, kurus es uzskatu vairāk vai mazāk par tādu pašu virzienu gājējiem, tad es uzreiz pasaku, ka pirmā reakcija bija ļoti skeptiska. Jo man galīgi, teiksim, pa publisku personu būt man ļoti nepatīk. Tas nav mans un man uz to galīgi nevēl. Bet no otras puses skatoties, ka jā, es esmu pateicis to, kas man nepatīk, es esmu pateicis, ka es apmēram zinu, kā tam vajadzētu būt un kā pie tā tikt, tad tādā brīdī, kad tika izteikts piedāvājums, kāpēc ne tu, nu, man pašam īsti nebija argumenti pateikt, ka nē. Izņemot to, ka negribu vai kāds cits, jā, nu, tāda nebija. Un tāpēc, nu,
vai nu raksturu pēc, vai nu tāpēc, lai varētu arī kaut kad paskatīties spogulī pēc brīža. Jā, es uz šo piekritu, jo ir lietas. Neteiksim, ka viņas man ir pilnīgi skaidrs, jo to cilvēku teiktais, kad viņi uzskata mani par galīgu zaļknābi MX virtuvē, nevar teikt, ka viņi melo. Es daudz nezinu. Bet es domāju, ka šobrīd tas ir mans plus, ka es nezinu, nekā mans mīnus. Jo viens ir tas, kad es nezinu, otrs ir tas, ka cilvēki par mani nezinu. Ja, jo šobrīd atrast cilvēku motokrosa sabiedrībā, kuru nevarētu noriet apmēram 2-3 minūtēs, kāds no kaut kurienes. Ja. Pagrūti. Teiksim, man ir savi skeleti. Daudz. Bet viņi ir citos skapjos. Cilvēki viņiem netiek klāt. Ja. Un es saku, par šito nedēļu ir tā, ka var just, kad cilvēkus netik daudz, teiksim tā, cilvēks diezgan tracina par to, ka nav ko sliktu pateikt. Ja, es nevaru pateikt, ka es par to bēdājos baigi, ja, bet, teiksim, priecāties arī par to īsti nav ko, jo es saprotu cilvēku bažas, kad es varētu būt, teiksim, neprognozējams vai viegli vadāms, ja, vai tur noteiktas grupas tikai viņu ideju paudējas un tā tālāk un tā joprojām. Šobrīd gan gribētu teikt, ka man gribētos domāt, ka tā nav. Nedomāju, ka kāds mani var piespiest darīt to, ko es uzskatu par nepareizu, vai teikt to, kam es neticu, vai pieņemt tādus lēmumus, pret kuriem es esmu principiāli. Nedomāju, ka tas ir iespējams. Ja kādam ir argumentēts viedoklis, un viņš uz pirkstiem parāda, ka vecīt, tu kļūdies, ir jādara šitā. Šitā ir pareizi, nav problēma. Tas viss ir darāms, bet ja kāds vienkārši grib dabūt cauri viedokli, tāpēc, ka vienkārši tā vajag, vai tā foršāk izskatās, šaubos. Man jau liekas, ka tādā gadījumā tas var visādi beigties. Vajadzētu cilvēkiem saprast, ka neviens netaisās tagad ar buldozeru aizstumt veco kārtību kaut kur izgāstuvē un taisīsim tagad jaunu, skaistu, bet savu pasaulīti. Ja? Tā nav, un es galīgi netaisos būt tur mesija vai kas tur atnāks baltā zirgā un tagad vilks visu kaut kā ārā un viss būs krāšņi un skaisti. Tā nenotiek. Ja? Bet, teiksim, tas pirmais solis, uz ko, manuprāt, ir jāiet, tas ir nosaukt tā sadarbība ar citām organizācijām. Otrā ir tā, kad ir būtiski jāpaceļ Latvijas čempiona titula smagums, ja, vai nozīmība, vai kas. Jo, teiksim, ideāli būtu, ja ir Latvijas, teiksim, sportisti, kuri piedalās sacensībās, ir tie 4, vai 5 posmi, vai 3, vai cik, kad uz šiem posmiem, teiksim, ka mēs viņu dabonam, ja, kad atbrauc, teiksim, arī tie, kas startē ārzemēs. Ir, protams, ļoti liela daļa cilvēku, kas uzskata, ka tā ir viņa problēma, ja viņi negrib braukt, lai viņi nebrauc. Teiksim, ka tā ir, teiksim, katra cilvēka brīva izvēle. Es uzskatu, ka tomēr mums viņu nav tik daudz. Un kalendāra kaut kāda salāgošana ar to, lai dotu šiem cilvēkiem atbraukt un parādīt, ko tad viņi ir sasnieguši un kā viņi izskatās. Es nedomāju, ka tā ir baigā pretimnākšana vai kaut kāda labvēlības izrādīšana vai sistēmas pakārtošana tikai to 5, 6, 7 cilvēku dēļ, ja, kuriem tagad pakārtosim Latvijas motokrosu, lai tur Matīs varētu atbraukt un vienreiz nobraukt gonku, ja, un visi būtu ļoti laimīgi. Tā tas nav. Bet dot iespēju šiem cilvēkiem atbraukt un parādīt, ko tad viņi īsti māk. Es domāju, ka tas būtu ļoti, ļoti pozitīvs solis. Un vēl jau ir tas, ka viens no galvenajiem uzdevumiem, kur ir jāstrādā, tas ir
tas, ka jebkāda mērķa sasniegšana ir vajadzīgi finansiālie līdzekļi. Šobrīd ar to, ko ienes sportisti un ko ienes skatītāji, ar to pietiek, lai organizators varētu uztaisīt savas sacensības. Labāk vai sliktāk, izdevīgāk vai nē, tās ir detaļas, kas būtībā ir atkarīgas no viņa apsviedības. Bet principā viņš viņas noorganizēt var. Ja mēs gribam panākt mērķus, ka mums ir līdzekļi, ko ieguldīt bērnos, ka mums ir līdzekļi, ko ieguldīt tiesnešos, tanos pašos treneros un pārējās tanīs lietās, kas ir domātas, kad vajag, mums ir nepieciešami līdzekļi. Lai līdzekļus piesaistīt, ir jābūt precei, ko dot tam cilvēkam, kas to naudu ir gatavs piešķirt. Ok, es varu teikt vai varu neteikt, cilvēki ticēs, neteicēs. Man šis nekādā gadījumā nav veikals vai kaut kāda vai ir kaut kāda doma komisija izmantot tur kaut kādās sautīgās interesēs un no tā iedzīvoties kaut kādā kapitālā. Ja? Šis nav tas gadījums, man galīgi nevajag, man ir citas lietas un citas vietas, kur to izdarīt, bet naudas vai līdzekļu pelnīšana komisijas vajadzībām, tas, es uzskatu, ir viens no galvenajiem uzdevumiem un tas ir viens no galvenajiem mērķiem, jo bez naudas mēs nekā neizdarīsim. Tāpat tā ir sponsoru piesaiste, tāpat tā ir darbs ar to pašu valdību vai ar pašvaldībām vai ar līdzekļiem, kuri nāk no valsts. Īstenībā jau līdzekļi no valsts nāk. Un vienam tie liekas maziņi, vienam tie liekas lieli, bet viņi ir jāpaņem. Tāpat viņus neviens nedos. Latvijā ir 100 sporta federācijas, man liekas, un katra ar zobiem un nagiem ķerās pie tā 100 vai 1000, ko teorētiski ir iespējams dabūt. Tāpēc tie ir sakari, tā ir pārliecināšana, un tā ir kaut kāda skaista, krāšņa produkta parādīšana, ko mēs esam radījuši. Viens ir, 300 cilvēki sacensībās, tas ir ok, bet to vai var tā smuki pārdot, diez vai. Ir tā, ka tai motocross komisijai viņai nav jābūt tā kā bubulim, uz kuri visi iet tikai tad, kad citur vairāk nav kur iet. Kā zobu sāpes, pie zobārsta. Bet viņai jābūt tas, kur aiziet paprasīt padomu, kā mums darīt šitā, vai kā mums darīt tā, vai ja ir vajadzīgs, tur uztaisīt tur formas vai uzlīmes, vai vienalga, ko, motocross komisijā, ir datu bāze, ir kaut kāda sadarbības partneri, ar kuriem, sportists atnāk, viņam nav, tā kā man nav jāmeklē, kas tur kreklu uztaisīs, vai tur Haris, vai tur Jānis, vai Osis, vai kur, bet vienkārši, ir atnāk, mums ar šito ir, bet tas nav spiesta, tā nav spiesta lieta. Mums atnāk uz komisiju, kur ar krekliem mums ir abi divi, tur šitas gribi izvēlēs, kur, pateiks, ka nāc no komisijas, tev ir 30% atlaidi. Vai kas. Jo īstenībā jau tam cilvēkam un tam sportistam un vispār jau tai sadarbībai un tai sajūtai, ka par tevi rūpējās, un tur jau nevajag tā, lai tev katru vakaru silts šķībiņas uzvelk kājās. Ir jābūt tai sajūtai, ka tas, kam tu esi piederīgs, tas par tevi rūpējās. Ar sīkumiem kaut vai, bet rūpējās. Aldis Baltiņš par un ap Latvijas motocross un ne tikai motocross, par aktualitātēm, par redzējumu nākotnē. Ko, Aldi, vēlēsim veiksmi? Jā, cilvēki redzējuši. Es domāju, ka 90% pat nezinu, kā es izskatos. Jā, cilvēki tagad būs redzējuši arī Aldi Baltiņu, kurš droši varēs paiet ielai otrā pusē, kurāt nepatiks kaut kas. Jā, 16. martā kongress, visa motosporta sabiedrība lems par jaunajām, amatpersonām, personām, kuras būs atbildīgas par Latvijas motosporta turpmāko kūrēšanu. Paldies, Aldi, ka atradi mums laiku sarunai. Paldies jums. Veiksmi ne tikai Cerams federācijas darbos, bet arī ikdienas darbos, kas nenoliedzami tev ir gana daudz.